Man aiz muguras ir Ziemeļblāzmas kultūras pils ēka. Tad, kad pusgadu atpakaļ es stāvēju šeit un teicu rīdziniekiem, ka mēs to izremontēsim, mēs izdarīsim visu iespējamo, lai šī gada pavasarī rīdzinieki iegūtu savu Rundāles pili, un tas ir noticis. Pirmajās 2 dienās ap 60 000 rīdzinieku un pilsētas viesi apmeklēja un teica lielu paldies. Mēs esam lepni par to, ka mums tas izdevās. Mums izdevās arī iekārtot jaunus parkus, gan Pļauniekos, gan Lucavas salā. Arī to rīdzinieki saka paldies, jo gan Pļauniekiem, gan arī Lucavas salas apkārtnē dzīvojošiem tas ir vēl viena iespēja gan ar bērniem iziet, gan ar sportu nodarboties. Un tas, kas skar arī Daugavas promenādi Latgales priekšpilsētā, tā ir vēl viena vieta, kas šodien Rīgu padara skaistāku. Mēs esam to darījuši un mēs esam solījuši to, ko mēs varam izdarīt. Tāpēc arī nākošos 4 gadus mēs sakam, ka mēs padarīsim Rīgu vēl pieejamāku, vēl skaistāku, bet to mēs darām un solam tikai to, kā mēs to varam izdarīt. Tāpēc arī pirmā slimnīca, to, ko mēs solījām, mēs attīstījām, un pirmā slimnīca šodien turpinās attīstīties, tiks remontēti gan atsevišķi korpusi, un būsim lepni par to, ka Rīgas pilsētas centrā ir viens no labākajiem dienas stacionāriem pilsētā. Tas, ko mēs esam darījuši, mēs esam ieplānojuši gan ar pilsētas līdzekļiem, gan piesaistot Eiropas līdzekļus, padarīt mūsu pilsētu labāku. To mēs darīsim arī nākošos 4 gadus, bet nevis tukši solīsim, nevis tukši runāsim, bet skaidri apzinoties to, ko mēs varam izdarīt, kā mēs to varam izdarīt, kā mēs varam piesaistīt šos līdzekļus, lai tiem solījumiem, ko mēs teiktu, arī katrs rīdzinieks ar pirkstu varētu braukt līdzi un teikt, jā, tiešām viņi to teica un viņi to izdarīja. Un tas ir pats būtiskākais, jo mēs esam viena komanda. 2 partijas, kuras veido koalīciju, pašreizējā Rīgas domē grib strādāt arī turpmāk kopā, lai pierādītu to, ka mums nākošos 4 gadus izdosies izdarīt vēl vairāk nekā mēs izdarījām šos 4 gadus. Un bez strīdiem, bez kaut kādām savstarpējiem pārmetumiem, kā tas ir valdības līmenī, mēs esam pierādījuši, ka mēs to varam. Mēs varam, un tiešām ļoti daudz gan krievu, gan latviešu, gan citautiešu saka šodien, jā, Rīga ir mūsu pilsēta. Rīga ir pilsēta, kurā mēs gribam dzīvot, Rīga ir pilsēta, kurā grib dzīvot mūsu bērni. Tāpēc ir izremontētas gan skolas, gan bērndārs, un mēs to turpināsim darīt. Mums ir programma nākošiem 4 gadiem, kā mēs iekārtosim futbola laukums pie skolām, kā mēs labi iekārtosim bērndārs teritorijas, kādā veidā mēs panāksim to, lai pilsēta kļūtu ar vien draudzīgāk saviem iedzīvotājiem. Mums ir svarīgs drošības aspekts. Arī turpmāk mēs attīstīsim programmu, kas paredz gan pie skolām, lai būtu šie pašvaldības policisti, gan lai tas būtu saistīts ar patrulēšanu mikrorajonos. Mēs to sākām Pļauniekos un Ķengaragā turpināsim. Mēs to turpināsim Imantas mikrorajonos, jo tas ir būtiski, tas padara iedzīvotājiem dzīvi drošāk, it īpaši vakaras stundās. Mēs izturēsimies tikpat atbildīgi arī pret sociālo politiku. Tieši tāpat kā pensionāri, skolēni brauc pa brīvu, tā arī viņi turpinās to darīt. Mēs meklēsim iespēju, kā palīdzēt sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem, jo ir nepieciešams šodien turpināt gan dzīvojamo māju būvniecības programmu, gan arī paredzēt to, lai būtu šī sociālo atbalstu politika. Ir bijuši mēneši, kad vairāk 80 000 rīdzinieki ir saņēmuši šos pabalstus, un tas tiks turpināts tieši tādā pašā veidā, kā to darīja iepriekšējā sasaukumā. Mans pamats tam, ko es runāju, ir tas, ka mēs šos 4 gadus esam to darījuši. Tā nav tukša runāšana, tā nav tukša solījuma izteikšana. Mūs var pārbaudīt par to, ko mēs esam izdarījuši. Rīgas domas budžets tiek stingri plānots. Visi pārmetumi, kas skar šo izdevumu posteņus, ir paredzēti. Rīgas nodokļu maksātāji maksā par to, lai viņi saņemtu šo pakalpojumu gan sociālā jomā, gan izglītības jomā, gan kultūras jomā tieši tādā pašā apjomā kā citi mūsu Latvijas iedzīvotāji. Mēs to darīsim un atbildīgi plānosim šo budžetu. Mūsu nākošie uzdevumi saistīti arī ar kultūras sfēru. Valsts mākslas muzeja ēkai ir jākļūst vienai no tādām pašām pērlēm, kā tas ir šis Ziemeļblāzmas kultūras pils. Un mēs to izdarīsim, remonta darbi ir sākti. Mēs turpināsim arī sabiedriskā transporta uzlabošanu. Un es domāju, ka mums vēl ir daudz darāmā, lai veiktu gan iekškvartālu remonta darbus, kas ir uzsākti kā atsevišķa programma, un mēs to izdarīsim. Tāpēc esiet droši, mēs kopā varam izdarīt ļoti daudz, un mēs, kā viena komanda, Saskaņas centra un Gods kalpot komanda, ir gatavi to izdarīt, ja jūs mūs atbalstīsiet.